Jā, karš jau tuvojās trešajam gadam. Ja tā paskatās, ko tad tie krievi ir sasnieguši, atklāti jāsaka, pārņem tāds diezgan interesants izjūtas. Ja paskatās, cik daudz Ukrainas teritorija okupēta, tad var teikt, ka par šiem gadiem īpaši sasniegts nekas nav. Neviens apgabala lielais centrs nav Krievijas kontrolē, lai gan viņi jau paspējuši 4 apgabalus iekļaut savā sastāvā, izmainīt konstitūciju. Tas liecina vienīgi par Krievijas karot prasmi, kas man liekas, skatoties vēsturiski, nekad nav bijusi īsti attīstīta. Cits man nost. Ja skatās visus pirmo karu, otro karu, Čečenijas konfliktu, tagadējo Ukrainas konfliktu, tad var uznākt jautājums, kas ir mainījies no Krievu karot prasmes. 2008. gadā pēc Gruzijas konflikta viņi mēģināja iet uz armijas modernizāciju, bet izskatās, ka panākumu nav vienkārši. Un tas, protams, atstāja iespaidu uz Krievijas kaujas spējām. Bet tur neko nevar darīt. Tā ir padomju skola, kas dominē šobrīd Krievu karot mākslā, kur galvenais ir sacensība. Kurš pirmais? Kaut vai viens piemērs no Čečenijas pirmā kara, kad vajadzēja ieņemt Dudājevu pili, kas atradās Groznijas centrā, lai pateiktu, ka uzdevums ir sasniegts. Kā tas viss beidzās, to mēs ļoti labi varējām redzēt. Krievijas armijas sakāva. Tātad savu šo kara vešanas stilu Krievi nav mainījuši. Un kur ir galvenā problēma tam visam? Galvenā problēma ir tas, ka viņus dzen uz priekšu politiskā griba, kurai tie nav spējīgi pretoties. Ar jebkādiem līdzekļiem sasniegt mērķi, lai diktatoram nolikt uz šķīvi kaut kādus panākumus. Tā mūsdienās karot nevar. Tas nestrādā, un Krievi to nav sapratuši līdz pat šim brīdim izskatās. Viennozīmīgi. Bet tas ir labi priekš Ukraiņiem, tas ir labi priekš mums, ka Krievi neizdara šo secinājumus. Individuāli Krievu karavīrs ir labi sagatavots, tur tiešām jāsaka, ka tas tā ir, bet lielākā problēma ir šī lēmuma pieņemšanas procesā, kas, teiksim, Rietumvalstu armijām NATO. Uz to tiek likts liels uzsvars. Tātad lēmumu pieņemšana savlaicīgi un armija var pildīt savus pienākumus. Nevelti pat izcilais vācu feldmaršals savulaik Otrā pasaules karā teica, ka vācu panākumu atslēgas slēpjas lēmumu pieņemšanā jau no zemāka komandieru līmeņa. Tātad tas ir tas svarīgākais un tas strādā. Krieviem, diemžēl, svarīgi ir vada komandierim saņemt atļauju no rotas komandieru, rotas komandierim no bataljona komandieru, bataljons no brigādes. Tas nozīmē, ka tas ir laiks. Un laiks pie jebkurām militārām operācijām ir viens no galvenajiem pamatnosacījumiem veiksmīgu uzdevumu sasniegšanā. Tāpēc, ka Krievi jau ilgāk tā darīs, jo būs labāk priekš mums. Padomu skola, tad arī tagadējie būtībā visi Krievijas armijas pavēlnieki ir mācījušies padomu skolas taktiku. Nākamā paudze ir mācījusies to pašu padomu skolas taktiku. Un, lai to mainītu, protams, ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīga paudžu maiņa un jāizdara secinājumi no iepriekšējiem konfliktiem. Un, mēs esam, jāsaka tā, ka paldies Dievam, arī mēs esam tikuši no tā vaļā, jo jāsaka atklāti, kad mēs atguvām neatkarību Latvijas Nacionāla aizsardzības akadēmiju, kas tika dēvēta par Latvijas armijas palīgu skolu bieži vien, bija tīrs piemērs, kad lielākā daļa mācību spēki visi bija no padomju armijas. Aizgājušie virsnieki, kuri, protams, tika iesaistīti akadēmijas veidošanā, un lielākā daļa visu mācību priekšmetu varēja atrast no padomu karskolām. Un es uzskatu, ka tas bija ļoti nepareizi. Piemēram, kāpēc vada komandierim ir jāzina, kā
izjaukt līdz pēdējai skrūvei Kalašņikova automātu un kā katra detaļa strādā. Kam tas ir vajadzīgs vadu komandieriem. Pilnīgi bezjēdzīgi. Krievi tā turpina, atklāju uz priekšu vēl. Zini, bet kas man vienmēr nāk prātā, ja, ka, protams, šīm lielām armijām, lielvalstu armijām, viņas vienmēr stāsta, ka viņas ir lielas un stipras. Bet, lai to lielu tā vēl var saprast, bet stipra tev jāpierāda kaujas laukā, viennozīmīgi. Un Krievija ar tādu resursu, kāda viņai bijām, viņi paši sev dēvēja pa otro armiju pasaulē. Технологии и оборудование, аналогов которому в мире нет. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов. Piedomā man, ja viņi nevar 2,5 gadu laikā Ukrainu sakaut, jā, tad tas liecina par problēmām. Bet lielīties, jā, mums ir baigi krūtie bruņotie spēki, nav analogu pasaulē. Un Krievi, protams, visos laikos, jā, Krievijas iedzīvotājiem labākais draugs ir armija un flote, jā. Viņi vienmēr svēti tic, ka viņa armija ir lielākā, labākā, jā, bet, kā jau teicu, tam jābūt kaut kādam pierādījumam, ka viņi tiešām ir labi, jā. Jo Čečenijas karu būtībā izkaroja padomu laika armija, ja, pēc Padomu Savienības sabrukuma Krieviem nekas labāks nebija, bija tāpat sapulusī sistēma, ja. Un, kā jau teicu, pēc 2008. Gada viņi mēģināja, kur ja kas, arī viņu izmainītos reglamentos bija likts uzsvars uz to šo pašu lēmumu pieņemšanas procesu. Nekas nesanāca. Un otrs, jā, kas ir svarīgs, jā, ko jau pieminēja, viņi nav spējīgi pretoties šai politiskai gribai. Es saprotu, karā cilvēki karo, krīt, ir zaudējumi, jā, jo šie bezjēdzīgie uzbrukumi, kas notiek, jā, tāpēc saviem karavīriem nedrīkst izturēties, es uzskatu. Jā, karš jebkurā gadījumā tie ir upuri, tie ir zaudējumi, jā, bet tomēr jābūt kaut kādam saprātam. Ja, piemēram, Ukraiņi šādā veidā karotu, jā, tas būtu ļoti, ļoti smagi priekš viņiem. Ar Krieviem izskatās, tas resurss ir bezgalīgs. Vienmēr. Pirmā pasaules karā, to pašu paņemsim strēlnieku laikus, jā, tīreļpurus, jā. Tika pasniegts, ka šī Ziemassvētku kaujas, jā, lielākās austrumu frontē, bet kā tas uzbrukums tika plānots, jā. Būtībā viņš bija pilnīgi stulbs pēc sava plāna, jā, kad nespēja uzbrukt brigāžu līmeņu kolonās, jā, batonu kolonās, lai pārautu purvā vācu aizsardzību bez jebkādām tālākām iespējām kaut kur aizvirzīties. Jā. Ko paši Krievi atzina, ka šīs uzbrukums bija izgāšanās. Jā. Tāds piemērs var ļoti daudz, jā, minēt. Tā paši Kurzemes kaujas, jā, uz priekšu, tikai uz priekšu, sasniegt mērķi ar jebkādiem līdzekļiem. Jā. Protams, neviens Krievu komandieris neuzdrošinās kritizēt savu vadību militāro, jā, jo viņš ļoti labi zina, ka tas ne pie kā nenovedīs. Tāpēc viņi gatavi iet. Un Ukraiņiem, jebkurā gadījumā, tas ir izaicinājums, jo redzams, ka Krievi tik nāk un nāk, jā, bet to mazāk viņu nepaliek. Jā. Un kā to apkarot, kā efektīgi stāvēt pretī, jā, kā tad ir vajadzīgs noteikti tehniskais pārsvars, viennozīmīgi. Modernās tehnoloģijas, statu spējas šo masu apturēt, viennozīmīgi.